Šodien mēs gatavosim taukšķētos zirņus. Un taukšķētie zirņi man vienmēr ir bijuši interesanti ar to, ka lasot klasikas grāmatas bija, mamma vai vecmāmiņa sacepa, bērni sabēra kabatās un devās vai nu uz skolu, vai no skolas, grauza šos taukšķētos zirņus, vai arī tad, kad gāja ar ragaviņām no kalna, tad vienmēr ņēma līdzi kā galveno kārumu ziemā. Un, lai pagatavotu taukšķētos zirņus, vajag patiesībā pavisam maz mūsu tradicionālos pelēkos zirņus. Tad ir vajadzīga rupjā sāls, un tā kā mēs gatavosim šodien divus variantus, diētisko un pikanto, tad izmantosim arī mūsu tradicionālo melnā kūpinājuma cūgaļu, kuru vēlāk taukšķēsim vai karsēsim kopā ar zirņiem. Jāizlasa ir visi melnie zirnīši vai tādi, kuros ir kāds neliels defektiņš, apmēram tā, lai mums sanāktu 2 glāzes. Var izmantot arī ne tikai šos pelēkos zirņus, bet arī lielos pelēkos. Tad taukšķētie zirņi būs mīkstāki, lielāki un atgādinās popkornu. Zirņi ir pārlasīti, un nākošais zirņi ir jāpārlej ar augstu ūdeni. Tik daudz, lai apmēram 2–3 centimetrus ūdens pārklātu zirņu virsmu. Un tagad zirņus jānoliek ir uz 6 līdz 8 stundām uzmirkt. Tātad izmirkt, lai viņi izmirkst, uzbriest un lai viņus ir vieglāk taukšķēt. Pikantajiem zirņiem jāsagriež gaļa. Nogriežam 4 šķēlītes, apmēram puscentimetri biezumā. Nogriežam ādiņu un gaļu sagriežam no sākuma smalkās 5 mm platās strēmelītēs. Un griežot otrā virzienā, tātad iegūsim mazus gaļas gabaliņus, kurus pēc tam izmantosim taukšķēšanai kopā ar zirņiem. Un sarūlēsim tūtiņas, kādā agrāk lika saldumus, paņemot aiz viena stūra. No malas vidus parūlējam, to ļoti labi var dot arī bērniem, lai patrenējās. Te tā glīti sagriežam galiņu, nedaudz viņu nostiprinam un tūtiņa ir gatava. Tagad krājumos būtu jāpaskatās, vai ir kāda melna čuguna panna, jo ieteicams zirņus taukšķēt biezās, smagās pannās un lieku viņu kārtīgi sakarst. Pārlietie zirņi ir kārtīgi uzbrieduši, panna ir sakarsusi un nākošais darbs ir bērt izmērcētos zirņus. Daram zirņus, dzirdam kā cūks uz karstās pannas. Un labāk ir bērt ne pārāk biezā kārtiņā un vairākas pannas taukšķēt, jo tā būs ātrāk un efektīvāk. Taukšķētos zirņus vajadzētu karstēt 5 līdz 10 minūtes, nepārtraukti maisot, lai nepiedeg. Bet, ja gadījumā nav vēlēšanās stāvēt tik ilgi pie plīts, zirņus var izbērt uz pannas un ielikt sakarstētā cepeškrāsnī. Bet, protams, nedrīkst aizmirst, vienalga ik pa brīdim ir jāpamaisa. Un tagad mēs varam viņus pārkaisīt ar sāli. It sevišķi, ja zirņi ir domāti kā uzkota pie alus. Un pikantajam variantam no sākuma uz sakarsētas pannas liekam un apcepam nedaudz kūpinātās cūgaļas. Tad atkal pievienosim zirņus. Un tāpat kā pirmajā variantā turpināsim karsēšanu. Zirņi ir atdzisuši, tūtiņas jau ir sagatavotas. Un zirņus vai ar roku, vai ar karoti sabēršu papīra turziņā. Tūtiņai varam aizlocīt galu un doties ciemos. Taukšķēto zirņu recepti
gan diētiskos, gan pikantos jūs varat atrast grāmatā Tradicionālie latviešu ēdieni, un, protams, arī daudz citas rosinošas receptes, īpaši ziemai.